Dažādības pilnajā pasaulē, diemžēl, pastāv arī diskriminācijas un aizskaršanas radītās barjeras, kas kavē līdztiesību un sociālo progresu. Ir svarīgi zināt un būt informētam par šiem jautājumiem. Tāpat ir svarīgi, ka esam bruņoti ar zināšanām, rīkiem un resursiem, lai neļautu netaisnībai ietekmēt sevi. Ja cilvēkam tie ir, tad viņš spēj droši iestāties pret diskrimināciju un aizskaršanu visās tās formās, tādējādi veicinot empātiju, cieņu, atklātu dialogu un drošas telpas rašanos. Izprotot šo jautājumu, tu varēsi to izmantot, lai veicinātu pārmaiņas, cīnītos pret stereotipiem un aizspriedumiem un radītu sev drošu vidi. Aizskaršana apzīmē nevēlamu un neatlaidīgu uzvedību, kuras mērķis ir iebiedēt, apdraudēt vai nodarīt kādam emocionālu, psiholoģisku vai fizisku kaitējumu. Tā ietver darbības vai komentārus, kas rada neērtu, naidīgu vai nedrošu vidi personai, kura to izjūt. Pret jauniešiem aizskaršana var izpausties dažādās formās, piemēram, kā bulings, kiberbulings, seksuāla uzmākšanās un diskriminācija. Kas ir diskriminācija? Netaisnīga attieksme vai diskriminācija notiek tad, ja pret kādu cilvēku izturas mazāk labvēlīgi, jo viņš pieder pie kādas noteiktas grupas. Tā var izpausties dažādos veidos, tajā skaitā liedzot vienlīdzīgas iespējas un tiesības, ko izmanto citi. Diskriminācijas pamatā var būt tādi faktori kā rase, dzimums, vecums, reliģija vai invaliditāte. Ir būtiski veicināt vienlīdzību un cieņu pret visiem, neatkarīgi no viņu atšķirībām. Bulings – atkārtotas, agresīvas, mērķiecīgas darbības, piemēram, fiziska vai verbāla vardarbība, atstumšana vai baumu izplatīšana, kas vērsta pret individu vai grupu. To parasti novēro sociālās vidēs, piemēram, skolās, tiešsaistes platformās vai sabiedriskās vietās. Jauniešiem bulings var izpausties dažādi, piemēram, fizisks bulings, verbāls bulings, sociāls bulings, zināms arī kā attiecību vai netiešu bulings un kiberbulings. Bulings var radīt nopietnas negatīvas ietekmes uz garīgo, emocionālo un fizisko labbūtību. Tas var izraisīt bailes, trauksmi, depresiju, zemu pašcieņu, grūtības mācībās un pat vai pašnāvības domas. Svarīgi, lai jaunieši pazītu bulinga pazīmes, meklētu palīdzību pie uzticamiem pieaugušajiem vai atbalsta organizācijām un aktīvi veidotu kultūru, kas balstīta cieņā, empātijā un laipnībā, lai novērstu un risinātu bulingu. Seksuāla aizskaršana. Nevēlama un aizskaroša seksuāla uzvedība, uzbrukumi, komentāri, žesti vai darbības, kas liek kādam justies nepatīkami, sāpinātam, pazemotam vai nedrošam. Tā var izpausties dažādās vietās, piemēram, skolā, darba vietā, tiešsaistes platformās vai sabiedriskā vidē. Jauniešu vidū seksuāla aizskaršana var izpausties dažādi, piemēram, verbāla seksuāla aizskaršana, neverbāla seksuāla aizskaršana, fiziska seksuāla aizskaršana, seksuāla aizskaršana tiešsaistē. Vienmēr atceries, ka nē nozīmē nē. Jauniešiem ļoti svarīgi ir izprast savas tiesības un robežas attiecībā uz seksuālu uzmākšanos un aizskaršanu. Droši par to runājiet, ziņojiet par incidentiem un meklējiet atbalstu no uzticamiem pieaugušajiem, organizācijām vai palīdzības tālruņiem. Kultūras veidošana, kas veicina piekrišanu, cieņu un vienlīdzību, ir būtiska, lai novērstu un risinātu seksuālu aizskaršanu jauniešu vidū. Kas nav diskriminācija? Diskriminācija nav situācijās, kurās atšķirīga attieksme ir pamatota ar objektīviem, pamatotiem kritērijiem. Piemēram, ja sporta komandā ir noteikti dalības kritēriji un cilvēks tiem neatbilst. Ja cilvēkam nav pietiekamu profesionālo zināšanu, kuras nepieciešamas attiecīgā darba veikšanai. Ja cilvēks nav sasniedzis noteiktu vecumu, lai apmeklētu kādu iestādi, pirktu kādu preci vai apmeklētu kādus filmas seansu. Ja cilvēks nav pildījis kādus noteiktus pienākumus un par to objektīvi tiek sodīts. Ja cilvēkam nosaka objektīvs ierobežojums sabiedriskās kārtības, drošības un veselības nodrošināšanai. Objektīvi uzdota ģimenes izglītības procesa vai darba pienākumi nav uzskatāmi par diskrimināciju.